esam, ko mēs darījām un kāpēc tas ir svarīgi. Šodien mēs esam Latvijas Futbola federācijas mājās, Grostonas ielā 6B. Šodien aizvadījām semināru saistībā ar Eiropas projektu Targets, kur galvenā tēma bija dzimuma nevienlīdzība. Attiecīgi caur futbolu uzdevumiem parādīt metodoloģiju, pēc kādas mēs varētu mainīt sabiedrības domas un parādīt to, ka sabiedrībā ir aizspriedumi un stereotipi, kas ietekmē iespējams mūsu pozīciju, neatkarīgi no mūsu izglītības un kvalifikācijas, bet atkarībā no mūsu dzimuma. Tātad šodien vairāk kā 14 speciālisti satikās. Mums bija ļoti miksēts sastāvs, jo bija arī ārzemju speciālisti, kā arī bija divi pārstāvi, kas varbūt nav kā treneri, bet ir kā aktīvi sporta futbola cilvēki un arī futbola spēlētāja Ligita. Attiecīgi mums bija foršs miks Sinčs. Sākotnēji teorētiskās nodarbības izgājām cauri metodoloģijai un aktivitātēm, ko mēs veiksim un kāpēc mēs to veicam. Jau sākuma fāzē mums bija daudz ļoti jaudīgas diskusijas un daudz netaisnīgas situācijas, kas bija pēc treneru pieredzes stāstiem, kur visi arī vienojāmies, kur ir mums tā nevienlīdzība. Pēc tam sekoja praktiskā daļa, kur mēs izgājām cauri projekta uzdevumiem, kam arī bija noteikti secība dēļ metodoloģijas. Un kas pārsteidza gan mani, gan Miku, tik jaudīgas un iespējams garas diskusijas, ko mēs negaidījām, mēs pat pašrējām pāri laikam, jo tiešām bija arī sāpīgas tēmas un bija arī, kur mēs viens otram nepiekritām, bet beigās mēs vienojāmies arī par kopējiem grupas noteikumiem, kas bija saistoši ar dzimuma nevienlīdzību. Manuprāt, pašam projektam ir milzīga pieliktā vērtība. Šī diena ekspektācijas bija zemākas, mūsuprāt, izdevās godam, un mēs ceram, ka mēs varēsim turpināt un uztaisīt arī kopienas pasākumu pēc tam vēl plašākai auditorijai, un arī to, ka šo aiznesīs varbūt ne pašu metodoloģiju, bet pašu ideju un pielikto vērtību tālāk uz klubiem. Iespējams, arī vecāki to dzirdēs, un mēs mainīsim lielai sabiedrības daļai kaut kādus stereotipus un uzskatus, kas nav taisnīgi pret mums visiem. Kas ir tās lietas, ko tu no šodienas paņemsi līdzi? Jā, šodien parunājam par dzimumu vienlīdzību, vai otrādāk teikt par dažādām situācijām, kas raisa to nevienlīdzību. Un domāju, ka šodien mēs ļoti labi apspriedām vairākas situācijas, kas skar tieši šos jautājumus un pievērsām uzmanību arī uz risinājumiem, kā tas situācijas var uzlabot, novērst, uzlabot visu sabiedrību, tā kā tā diena bija diezgan produktīva, arī uz savas ādas, tā teikt, izjūtam spēles vingrinājumos to nevienlīdzību, ko skar gan sievietes, gan arī vīrieši dažādos momentos, tā kā bija vērtīgi. We had a lot of talking about the inequality and quite frankly, seeing myself into all this, I see that I'm doing the things right from a human side and as a coach side, and it should be for everyone like that. We have to stand when there is something wrong. We have to stand close to those who are the victims, and we should always raise our voice. And because if we don't and we keep quiet, it's just like being like the ones who are attacking. So. Skaidrs, ka tas būtiskākais jautājums, kas šajā projektā tiek aizskats, ir nevienlīdzība. Un nevienlīdzība dažādos apstākļos, situācijās, uz vienu pusi vai otru. Tas, kas ir būtiski, mums jābūt proaktīviem. Mēs nevaram šīs situācijas ignorēt, nereaģēt. Lielākā, mazākā mērā, kur mums ir iespēja kaut ko mainīt, kaut ko pozitīvi ietekmēt, mums kā cilvēkiem tas ir jādara. Tāda pirmā izpratne par projektu, tādu metodoloģiju un par tiem soļiem un par uzdevumiem. Ko tu vari pateikt par tiem? Nu, tāds interesants
pieejams. Grūti pateikt, kā tas strādā praksē tieši ar komandu, ar spēlētājiem, bet skaidrs, ka šīs situācijas viņas raisa emocijas, viņas raisa domas, kad mēs nonākam tajās nevienlīdzības situācijās. Man laikam varbūt tas nav tik svešs, ir varbūt pazīstamāks nekā kādam citam, līdz ar to, jā, nu, noteikti domas raisās, tā kā tā mērķis tiek sasniegts. Jā, ja godīgi, es ar tādu metodoloģiju esmu saskaries, un es uzskatu, ka tas ļoti palīdz apvienot teoriju ar praktiku un arī izjust dažādas dzīves spēles situācijas uz savas ādas, kuras tu varbūt neiedomātos, ja nebūtu to praktiski izjutis uz sevi. Dažos vingrinājumos nejūtas labi un droši, jo mēs bijām ielikti tādos ramjos, kuras vispār nevienam cilvēkam negribas būt. Tā kā uz savas ādas mēģinājām izjust to situāciju, kurā mēs gribam vispār palīdzēt cilvēkiem. Ja? Tā kā tos vingrinājumus arī gan no malas paskatījos, gan pats piedalījos. Es domāju, ka vēl mēs varam tos modelēt, ja? kaut kā pielāgot savam komandām, savam treniņu procesam un ik pa mazam arī pielikt klāt galvenajiem tiem vingrinājumiem. Approach was good where there was four activities, meaning that starting from 1, 2, 3, 4, and it was well organized how to approach and how to finish it. So meaning like to get the information, to share the information, then to act to that information, and then at the end finish that information. So it's things that it's eye-opening, you know. It's eye-opening, and I really was interested. That's why I traveled also from Lithuania to come here to see the seminar, and I'm quite satisfied from today. And anything what you want to say to other coaches, like for the nearest future, what to To coaches, always these seminars you have to attend. Always you're going to find something. You will always find something interesting. Maybe you will not like the topic, but always attend to these seminars so that you will for sure learn. You will get some other side of the story from someone else. So yeah, and all these coaches have to understand that learning this kind of information changes you as a human and also as a coach. Kā jau teicu, būt proaktīviem šajās situācijās, kad mēs redzam nevienlīdzību, redzam kaut kādu diskrimināciju, būtiski arī sabalansēt emociju un konstruktīvi pieķerties šiem te momentiem un varbūt nebūt arī pārāk agresīviem ar savu viedokli, bet atrast veidu, kā to konstruktīvi pasniegt. Jā. Es uzskatu, ka dzimuma vienlīdzībai ir jābūt vairāk atbalstītai no tādas sabiedrības puses un jāpievērš tā vairāk uzmanības, jo pat daudzās lietas, kas nāk no vēl iepriekšējām paudzēm, tā teikt, viņas jau nav aktuālas tagad, un tas, kas dažiem šķiet normāli, nav pareizi no citu skatu punkta, ja? Un tad to, ko cilvēki mēdz teikt un darīt, ir jāpadomā, kā citi arī varētu justies par tām lietām, ko tie cilvēki saka.